meitai vajag siltumnīcu. Aha. Jā, man meitai vajag siltumnīcu, gribu rādīt to foršo piemēru, kā tomāts izaug. Jā. Tu iestādi, tu rūpējies par viņu, viņš izaug, tu liec viņu uz galda. Tāpēc man vajag no tevis siltumnīcu. Tu gribi, lai tava meita nedomā, ka tomāti aug Rimī veikalā, plauktos, jā? Es gribu, lai mana meita redz dzīvi. Jā. Kā notiek dzīve. Starp citu, šitais ir tāds, šis ir jau paliek trendīgi jau. Jo viens brīdis bija tāds, ka mēs tur tā baigi, kā tikko no tiem 90. izkāpuši, vispār negribās neko. Tur pats atceries, es nezinu, kā tev bija, kad tu biji sīks. Mums bija tā, ka mēs tos kartupeļu lauks bijām atravējušies tur sīki, nafigam vispār. Priekškam, tāds riebums pret dārzu vispār kā tādu. Un tāpēc, kad senči bija izdomājuši, ka vajag fucking 9 hektārus ar kartupeļiem iestādīt. Ko darīt ar viņam? Nav nejausmas brauks kaut kādu tirgu, kaut ko baigi tirgosies tagad. Tur vālēja kā tāds puspajūls pa to lauku. Un tas bija ļoti daudziem tā. It īpaši tādos mazos lauku miestos. Un tā tendence bija tāda, ka baigi gribējās kratīties visiem nost. Jā. Un tagad kaut kā tas viss sāk nākt atpakaļ. Paudzes paliek, arī paudzes bišķiņu vecāku paliek un tā. Un man jau pašam arī, zini kā, man pagaidām es vēl dzīvoklītī dzīvoju, ja? Bet tiklīdz tur tā, tiklīdz pie sūdas būs